Gada balvas teātrī Spēlmaņu nakts apbalvošanas ceremonijas translācija no Dailes teātra. 23. novembrī, 8:50 vakarā, LTV1. Kaislība vai skaidrība? Ir kaut kādas apmēram domas par to, kas tas varētu būt? 40 punktu papildiespēja. 40 punktu papildiespēja. Cik ļoti mēs gribam riskēt, varbūt kaut kādu 40 paņemt. Pretinieki arī tādu iespēju sagatavojuši. 70 punktu papildiespēja. 70 punktu papildiespēja. Nu, negribās to 70, jā. Atbildes paliek arvien klusākas un klusākas. Vipiņā fināls. Komandu savstarpējie jautājumi, kā acis pret aci, kā zobs pret zobu. Pirmdien, uzreiz pēc panorāmas. Viņi gāja tuvu līdzās. Talantu pretruna, jaunības mīlestība un poēzija atdzimst viņu rakstītajās vēstulēs. Tautas dzejnieka un aktrises personiskais stāsts Latvijas televīzijas dokumentālajā filmā Dzejnieks un auķis. Un Imantiņš ieraudzīja un teica, man te patīk. Kili, kili, auķīti, mazā ķīvīte. Imantiņ, imuci, imuci, imuci. Kili, kili un vēl viens kili. Pirmdien 25:06 vakarā LTV1 un Replay LV. Nacionālā teātra grīda ir ļoti fifīga. Viņi nepieņem visus. Vai es pamanu, kas ir uzvilkts mugurā? Jā, man ir reizēm, kad piedur acis kaut kur. Šodienas skaistums mums nav interesants. Viņš eksistē, viņš ir visur. Kultūrdeva. Svētdien 5:05 pēcpusdienā LTV1. 18. novembrī kopā svinēsim Latvijas 105. dzimšanas dienu visas dienas garumā. Rītu sāksim ar valsts svētkiem veltīto ekumēnisko dievkalpojumu Doma baznīcā. Debesu Tēvs, mēs tev pateicamies par Latviju, par valsti, kuru tu mums esi dāvājis. Pusdienlaikā pieslēgsimies Saimas svinīgajai sēdei. Vēlāk vērosim Nacionālo bruņoto spēku parādi 11. novembra Krastmalā. Godināsim valsts augstāko apbalvojumu saņēmējus. Baudīsim koncertu Latvijas Nacionālajā teātrī un būsim klāt svinīgajā pasākumā Brīvības laukumā. Vakara noslēgumā skatīsimies drāmas Janvāris televīzijas pirmizrādi. Latvijas televīzija ar Latviju sirdī. Ko darīt, ja tavas domas un uzskati ir pretrunā ar laikmeta realitāti? Viņu domāšanu un jūtas nomāca dzīvnieciskās bailes. Kādus upurus tas prasa no paša, ģimenes un draugiem? Biogrāfisks stāsts par ievērojamo Latvijas Nacionālās pretestības kustības dalībnieku Gunāru Astru dokumentālajā filmā Astra. Un tad piepeši bija tā sajūta, ka te ir tāds grauds, kas iekrīt zemē, kas mirst, bet kas nes un nesīs ļoti daudz augļus. Rītvakar 9:30 LTV1 un Replay LV. Koreogrāfs ar dievišķu jaunradītāju talantu, tā par viņu dejas profesionāli. Vairāk nekā 200 deju autors, tautas deju ansambļa, teiksmu vadītājs, dziesmu un deju svētku viesvadītājs. Dāmas un kungi, koreogrāfs Jānis Elvis. Raidījums Daudz laimes jubilāri. Rītvakar bez 10:09 LTV1. Pirms svētku rītā runāsim par Latviju, mūsu cilvēkiem un, protams, arī par gaidāmo militāro parādi 11. novembra Krastmalā. Jā, bet par patriotismu un sabiedrības saliedētību rīt vairāk jautāsim Eiropas Savienības tiesas tiesnesei Inetai Ziemelei. Tiekamies 6:30.